Cik lielā mērā mākslīgais intelekts ietekmē un ietekmēs profesionālu žurnālistiku nākotnē un varbūt pat apdraudēs? Par šo jautājumu vēlos tagad runāt, jo nesen kā miljardieris Ilons Masks intervijā pauda viedokli, ka tuvāko 10 gadu laikā mēs cilvēci piedzīvosim superinteliģenci, tātad mākslīgā intelekta superinteliģenci. Tas jau faktiski ir kā pārcilvēks, kas ir visas kolektīvās pasaules intelekts cilvēku tādā pakāpē, kurš visu saprot, zina, tā kā labāk nekā katrs individuāls cilvēks, un savukārt pēc Maska domām apmēram nākošā gada beigām, bet visdrīzākais pēc kādiem 3 vai 5 gadiem mēs cilvēci piedzīvosim AGI, tā saucamo vispārējo mākslīgo intelektu. Tas jau ir nākamā pakāpe šobrīdējā ģeneratīvā mākslīgā intelekta, tie visi rīki, ko tagad lietojam, ChatGPT, Google Gemini, Perplexity, Grok un citi, kad ģenerējam attēlus, video, tekstus, tulkojam, izmantojam dokumentu apstrādei, datu savākšanai un tā tālāk. Tātad, un kur visā šajā procesā paliek profesionāla žurnālistika? Kā to ietekmē? Mēs jau šo te ietekmi redzam kādu laiku, gan ārzemēs, gan arī Latvijā ir aizmetņi, kad tiek izmantots satura radīšanai, tulkošanai, bilžu ģenerēšanai, jo īpaši aktīvi jau tas notiek ārvalstu presē. Un pirmais tāds signāls, kas kā tāds trauksmes zvans man personīgi bija brīdī, kad es sapratu, ka ir sākušās nopietnas globālas un neatgriezeniskas pārmaiņas arī profesionālajā žurnālistikā mākslīgā intelekta dēļ, kad 2025. gada martā izlasīja ārvalstu presē rakstu, ka Itālijas cienījama avīze laikraksts ir ievietojis arī kādas savā avīzē 3 līdz 5 lapas, kuras sagatavojas ir tikai mākslīgais intelekts, tātad ziņas un rakstus. Protams, žurnālisti bija uzdevuši jautājumus, rediģējuši pēc tam, bet viss pārējais atstāts ir tā, kā to sagatavoja tie mākslīgā intelekta rīki. Un arī tika publicēta interneta digitālā versija, ko arī šobrīd var apskatīt tik viens. Un līdz ar to tas man bija tāds trauksmes zvans, ka būs pārmaiņas arī žurnālistu, reportieru, redaktoru darbībā, rutīnās, ikdienas procesos, mainīsies satura lietas kaut kādā mērā, kaut vai tiem pašiem ģenerētajiem attēliem, tekstu apkopojumos, kāds varbūt virsrakstos izmantos, ko tad tas rīks ir ieteicis. Un ne tikai saturu ietekmēs un darba procesus ikdienas, tuvākajā nākotnē jau tagad šo to ietekmē, bet vēl vairāk ietekmēs, bet arī biznesa modeļus. Tas ir faktiski vēl pat par to varbūt daļa tikai domā, vismaz atklāti publiski par šo te ietekmi runā ārzemju presē, tajā pašā Vācijā. Žurnālisti sociālos spriež, redaktori apspriež šo te mākslīgā intelekta ietekmi, kāda jau ir un kāda būs, ja Ilons Masks jau runā par superinteliģenci, kas
iespējams mazliet kavēsies, varbūt izdomāt var ātrāk nekā ieviest, varbūt nepaies 10 gadi, skeptiķi runā par ilgāku laiku. Masks ir optimists, kā saka, bet ir datu centri un milzīgie pret ko jau protestē Amerikā, lielākoties arī droši vien Eiropā sāksies lielāki protesti, jo tie patērē milzumu daudz dabas resursu, ūdens, elektrību, lauksaimniecības zemes tiek atvēlētas datu centriem, lai varētu darbināt arī mākslīgo intelektu. Bet, ja notiek kā tagad notiek un tuvojas arvien tuvāk vispārējais mākslīgais intelekts, ne tikai ģeneratīvais, tad ir skaidrs, ka būs jādomā, kā pastāvēt masu mēdījiem, ziņu portāliem internetā, tāpat televīzijai, drukātai presei un rādio. Te runa ir par šiem te profesionāliem, kvalitatīvajiem satura veidotājiem, jo kuru paliks lietotājs, jau tagad ārzemēs tie miljoni ir aizplūduši uz šiem rīkiem. ChatGPT, Google Gemini, Perplexity, Mistral, Grok, DeepSeek un citiem. Un tur tajās atbildēs saņem jau to informāciju, ko vēlas, uzrakstot uzvedni promptu, ja? Un līdz ar to sanāk tā, ka šie te lielie mega IT uzņēmumi amerikāņi, kam ir šie te rīki, un kas pat izies arī biržā, kotēs akcijas, tātad publiskajā piedāvājumā, un mākslīgais intelekts nekur vairs tad nepazūd, vēl vairāk piesaistīs investīcijas. Un būs jādomā tagad masu mēdījiem, jo īpaši arī Latvijā. Mēs esam maza valsts un tas tirgus un ekonomika jau ir tā maza salīdzinot, protams, ar Ameriku, Eiropas vecajām lielvalstīm, ar Skandināviju tajā skaitā un Ķīnu arī nemaz nerunājot, un būs jādomā, kā pastāvēt, kā to lietotāju noturēt, ja viņš aiziet uz turieni, uz tiem rīkiem, un jau ir aizgājis arī Latvijā un meklē šīs te atbildes tur, un tad ir jānokļūst šajos te rīkos. Iepriekš video jau runāju par šo te AIO, par mākslīgā intelekta optimizāciju, ka ir jāveic, ka nepietiek vairs ar SEO, nepietiek ar Google meklētāju programmām, ar atslēgu vārdu tāgu saucamo ierakstīšanu, kur Google cilvēki atrod saitīts un tad atrod, ko gribēja izlasīt par vienu vai otru tēmu un uzklikšķina tātad uz šiem interneta digitālajiem masu mēdījiem lasa. Tagad ir jau viss mainījies. Jāpielieto ir AEO, GO papildus, lai nokļūtu masu mēdīju šajās te atbildēs, ko lietotājs jautā, jo mākslīgais intelekts pats atlasa, no kura mēdīja vai datu avota ņems to informāciju un dos tam lietotājam. Un viņš izlasa un nemaz neklikšķina uz tām saitēm. Līdz ar to ļoti samazināsies, jau droši vien ārvalstīs tagad to mēdīju jūt, samazināsies, ka klikšķina uz saitēm, kas atkal norāda uz statistiku, lietotāju skaitu un reklāmu devēju piesaistīšanu, ja, tā kā, kur nāk nauda mēdīja, tā kā, ja tas ir neatkarīgs mēdījis un no reklāmām pastāv, nevis no nodokļu maksātāju naudām vai kādu fondu atbalsta, tad saruks, un ja nāk tās AGI un superinteliģence drīzumā, tas ir īsts periods, par ko Masks runā 10 gadi. Kas tas ir? Tas ir ātri, ja viss viņiem izdodas kā vajag šiem te lielajiem IT mega uzņēmumiem Amerikā
vai Ķīnā arī, ja, tad tas ir ātri. Un ir jādomā, kā izdzīvot, kā palikt dzīviem, un arī žurnālisti, dzīviem nozīmē tādiem, finansiāli dzīviem, lai ir darbs arī redaktoriem, žurnālistiem, reportieriem, kas ikdienā strādā, piegādā šo te informāciju, lai būtu finanšu ieņēmumi. No zila gaisa jau nekas nepastāv, ir arī ražošanas izmaksas, ir darbspēka izmaksas, ir uzturēšanas izmaksas, tāpat arī interneta tiem mēdījiem arī tāpat jādomā par kiberdrošību, uzlabošanu un tā tālāk. Te jau ne tikai par satura ģenerēšanu un tādiem rīku izmantošanām, tas tāds pirmais primitīvais līmenis, ko tur redakcijā vienojas, ko izmantos, ko neizmantos, kādā mērā kā atsauksies, kad tika izmantots mākslīgais intelekts datu apkopošanā vai teksta veidošanā vai attēlu ģenerēšanā un tā tālāk, ja. Bet biznesa modeļi, kādi būs biznesa modeļi tālāk? Viens no ceļiem ir tā abonēšana. Ārzemēs jau redz, ka ir visiem tiem lielākajiem, zināmākajiem mēdījiem ļoti daudz, kas ir tikai abonementa maksa, ka nemaz nevar izlasīt, tur sabiedriskie kādi mēdīji. Tiem vairāk, visi vēl pa brīvu var piekļūt, tas pats CNN, Euronews, BBC, ja. Latvijā arī ir, kur ir abonementi portāliem, digitāliem mēdījiem, kādiem žurnāliem, avīzēm, ja, kur var pa brīvu, kur pa maksu, bet Latvijā tā rocība ir mazāk nekā ārzemēs. Un ja zūd šie tie ieņēmumi lielā mērā, pat šobrīd grūti vēl prognozēt, cik lielā mērā kritums var būt, kad izies tagad biržās Anthropic ar savu Claude un OpenAI ar savu ChatGPT, kā tad ietekmēs šos te reklāmas devēju apjomus, jo aizies visus to saucamo, kā es saku, ķeseli, tur mākslīgā intelekta rīkos ir jānokļūst, lai vispār kāds izlas to mēdīju veidoto. Un otrs ir, ka ir jādomā arī par to, ja šie IT milži izmanto lielo valodu modeļu tajos sistēmās, izmanto autoru darbs, žurnālistu darbs, redaktoru darbs, mākslinieku, vēsturnieku, arhivāru, juristu, vispārēju jādomā ne tikai par autortiesībām, bet jādomā arī par to, ka viņi pelna un pelnīs vēl vairāk uz to, ka izmanto šos te publiski pieejamos datus, informāciju, ko ir darbu ieguldījis žurnālisti, reportieri, redaktori, vispārējie, un tad būs jādomā par to, kā iegūt līdzekļus, tā kā, lai samaksātu tas OpenAI un Google un pārējie, kas izmanto šos datus, lai samaksā par šo ne tikai par autoru tiesībām, bet ka izmanto savos modeļos, mākslīgā intelekta modeļos, sistēmās, izmanto šo te darbu, ko veikuši ir masu mēdīji, teiksim. Pieņemsim, es tagad runāju par profesionālu žurnālistiku, kā turpmāk būs, kad attīstīsies vairāk mākslīgais intelekts. Par to būs jārunā ne tikai par ētiku, bet arī, jo savādāk sanāk, kad varbūt pasaulē vēl noturēsies mēdīji uz tām abonentu maksām, nodokļu maksātāju maksām, bet Latvijā un tādās citās mazākās valstīs, kur ja nevar gluži tik daudz uz abonementiem turēties, jo cilvēkiem mazāk naudas, lai tam tērētu, ja pirmā vietā ir citas lietas kā apkure, elektrība, gāze, degviela, pārtika, tāds primārās, zinām savu to situāciju Latvijā, tad jādomā, un varbūt arī būs jādomā par kādu apvienošanos, bet es nerunāju tagad šogad, kad kaut kas jāskrien darīt, bet ko darīs pēc 5, 10 gadiem, kad būs tas vispārējais jau mākslīgais intelekts attīstījies un būs, jo mēs redzam šo straujo attīstību.